Tas ir tas, ko skatītājiem gribētos, ko Latvijas līdzstājiem gribētos, bet galvenais būs rezultāts noslēgumā. Un skaidrs, ka Vitālijam Astafjevim ir plāns uz šo spēli, kā ir jāspēlē, kādā stilā ir jādarbojas. Nu, spēcīgāk arī vējš, tagad uzpūš, kā jau teicu, visai tāda pavasarīgā laika apstākļi šodien šeit Jelgavā. Tagad saglabā bumbu maķedonieši. Petroviks. Visai pacietīgi pagaidām saspēlējis Rabotņiks šajās epizodēs aizsardzībā, bet pēc tam ir šīs tālās piespēles. Tā kā nav tā, ka tikai pa zemi veido uzbrukums, arī tālās piespēles izmanto pagaidām. Jā, Petroviks ļoti lēni dodas izpildīt šo stūrus, tie nekādas steigas no Rabotņičkiem. Ja būs iespēja, skaidrs, ka viņi centīsies uzvarēt, bet citādi pagaidām viss šo Maķedonijas komandu apmierina. Petroviks pa zemi šoreiz izspēlē Rabotņički. Tagad būs centrējums, tagad ir centrējums un Ikstenam jāspēlē. Meklēs iespēju ātrai pār. Ir vārtos! Glebs Kļuškins! 1-0! Lūk arī Mārča Oša metieni soda laukumā. Tas, par ko es runāju, nav jāiznieko šīs iespējas. Nav jāiznieko. Glebs Kļuškins 1-0 un Zemgals-Olmskais centrs eksplodē. Zemgals-Olmskais centrs ir kājās un Jelgava ir vadībā. 1-0, dāmas un kungi. Tas ir Jelgavas spēles stils. Jelgavas spēles stils var nepatikt, bet ja Jelgava sasniedz rezultātu, tad Latvija gavilē un Latvijai ir apmierināta 1-0 Jelgava. Un jānotur šī uzvara ir mājiniekiem. Bordo sarkanajās formās spēlējošai komandai. Pavisam drīz jau kompensācijas laiks tiks parādīts. Tieši tā, Glebs Kļuškins ir tās, kuram tiek ieskaitīti vārti. Un, jā, tās ir emocijas, tā ir Eiropas līga. Un prom. Pēdējās epizodes šajā spēlē Tore Hansens. Galvenais tiesnesis, gaidām viņa signālu par spēles noslēgumu. Dielo uz malu bīstam, tas ir bīstam. Tur Sazranovam jāpacenšas paspēt un bumba lido ārpus laukuma robežām. Atstiens no vārtiem Kasparam Ikstenam. Nu cik tur ir palicis? Zemgals